Sveiki! Šodien apskatīsimies, kā darbojas viens līdzeklis, kurš izvada no degvielas sistēmas ūdeni. Degvielas sistēmā veidojas kondensāts, un mums viņu vajag dabūt ārā. Šo eksperimentu var izdarīt, jūs varat izdarīt arī mājās. Šeit ir tātad dīzelītis, man te ir 50 ml, pieliešu aptuveni 1 ml ūdens. Ja, mēs zinām, ka ūdens ar dīzeli nesajaucās. Lai kā mēs mēģinātu to darīt, tik un tā būs redzami burbulīši. Un tie ir ļoti kaitīgi degvielas sistēmai, sprauslām. Tad skatāmies, kas notiek, ja mēs pieliekam klāt šo te produktu. Un mēs braucot, degviela labi sajaucās ar piedevu. Un veidojas dzidrs, caurspīdīgs, viendabīgs šķidrums, kas sadeg degvielas sistēmā. Bet ir vēl viens bonusiņš, viņam ir pretberzes komponents. Paskatīsimies, kā strādā tas un ko tas var izdarīt. Tas ir labi zināmais Olsena testa stends. Mēs slogosim gultni, rullīti, bez jebkādas eļošanas sākumā. Un tagad vienkārši ieliesim degvielas piedevu karterītī. Un skatāmies, vai situācija mainīsies. Tad redzam, jūsu degvielas sūknis un sprauslas ir sajauļotas un sistēmā vairs nav ūdens.